Jo labi, ka tas nav uz mums. Mums ka būs mets. Bet tie interneta vadi, tas ir sīkums. Nevaru piest. Bet kurš viņi ir aizdedzinājis? Кто-то запалил, мы ее подпочили. Vēl pēc tam ziemā. Laikam jāiet tālāk. Viņam pieraksts tādā gadījumā jau vilks visādi. Jā, bet viņam просто nevar subēsīt. Balons tātad iekšā. Labāk ejam prom, tur var būt vēl. Nav kāda mašīna iekšā vai kas? Ejam labāk ātrāk prom, tur tik vēl var būt. Es filmēju tikai 2 minūtes un pirms tam. Vēl kaut kas tuj, ka tik nestrāk. Labāk ejam tālāk. Ai, pašiem varbūt kaut kādi sūti, tur jau kādreiz jaunieši tur strādīja, ja? Nu, vien, tagad jau nav jēga, Ai, viņš šodien atbrauks vai rīt? Nezinu, ka viņi atbrauks. Paties kādiem liesa kaut kas iekšā degā briesmīgi. Jā, tur kaut kādi piķi vēl kaut kas iekšā. Normāls jāņukums. Jāņukums. Mamma, jau redz, mēs tā labrētis esam ceļu? Jā, es nerunāju. Tagad jau ceļu labi redzēs. Šuns izjūts. Būs labi pārskatām ceļš. Pies, kam tas šuns traucē, tas ir labāks jautājums. Mums tas bija baigās. Tikko jau tas Volodi tur skraidīja kaut kaut kā. Nē, viņš jau tikko skraidīja, aiztaisīja vārtiņas, kas kāds ieiet iekšā. Ko tu tur redzi? Viņš painizgāja. Nē, mums jau šūti. Varbūt viņam ķīniešu pulverīts. Es redzēju video. Ķīniešiem zikamā tāds pulverīts maisiņš. Viņi iemet iekšā konteinerā, kurš deguma liesmas pusi sekundes laikā vienkārši nociest. Kāpēc kaimiņi to šķūnu aizcināt? Viņš te traucē? Jā, kas ir pa lietu? Tikko... Labāk malkā izādīt. Nu, jā, nu. Varēja pa dēļi varēja paņemt mājās, bet nevis tecināt. Bet tur ne elektrība, te kas? Sprāga jau, ka tik ne balons. Varbūt mašīni iekšā. O, uz sprāga kaut kas. Jā. Reku, vai balons šļūti. Es ugundzēsies. Labāk, lai jau nodara visu. Ko es savu šļūteni tur izdarīšu? Varbūt uz slaivu uz viņu neparmet. Nu jā, vienīgi tā, jā. Tik jau steigti jau stāv. Viņiem jau tas mīstēs jums. Jā. Viņiem mīstēs Tā jums. pažarnieki. Nezinu, izsaucu, kad jau es izsaucu. Man pasīta sadaks, jau citrādi. Es teicu, tādēļ vienmēr es saku, ja kādu vajag izsaukt, tad te var traks palikt. Reku, vārties savu jumtu. Bet es taču saku, un šie man zvana, prasa, cik tā mājas ir kājas, es varu pateikt, mēs esam 20 metri, 10 metri dzīvojamās mājas, mēs visi dzīvojam riņķī. Būtu labāk malkā
Eva, kaimiņ nolāc to šūni. Jā, es klausu, pat nepažēlos. Viņš jau teiks, paspiedīgi. Nē, es nepažēlos. Nu jā. Bet ko tu tā... Šito te... Sildītā, ko tu tur sasildīt? Šķurīti, jā. Un man galvenais bija teikt, Teļvēdis, brauc, tur šūnis kreisajā pusē, un uzreiz šūni griezījā. Ovo, Jā, cik tālu braukt, cik līdz Es kādu šķūni nogriezu. cik reizes tas nav teikts. Tagad šūni vairāk nav. Brauc, gaida šūni, es nav šūni. Ai, dieni. Aha, negās, nekā negās. Vecāks Elsa vēl Tik klausies sev. interesanti trakšie, un es saku, Bet kā tu te tik pēkšņi varēji? Es saku pa logu kaut kur, es saku, katram kas notiek, varbūt saka, es par viņu. Smuka Ziemassvētku dekorācija. Ar mašīnu atbrauc, bet kur tādu sarkanu? Tā ir smuka Ziemassvētku dekorācija. Paskatos pa logu, domāju, tie kā uguns bija iekšā, mašīņa pat tā stāvs, kā to soļiks sārāja. Jā, jā. Oļa spīd.